Viss, nospied starts tagad rakstēs. Ir, jā? Ir, jā. Yes. Labrīt, sporta draugi, dāmas un kungi. Šodien man blakus Gvido Kalniņš, viens no lielākajiem nažiem taku skriešanā Latvijā. Droši vien būtu jocīgi teikt labākais, tas droši vien kurā dienā pajautā, vai ne, bet viens no labākajiem. Paldies tev. Šo es nesen tieši apspriedām, vadošais pieņemsim vai labākais. Un tad, ja saka labākais, tāds, labi, es neesmu krāmīgs vai ne, bet pieņemsim, pirms sacensībām tu vēl neesi noskrējis sacensības. Un tu esi kaut ko izdarījis. Sacensību laikā ir vienīgais brīdis, kad tu esi tik labs, cik tu esi, un tā kā tu parādi, un kad tev ir rezultāts. Pēc sacensībām tu esi nofinišējis sacensības, tev ir rezultāts, un tu nevari teikt vairs, ka tu esi labākais, jo aizņem tagad uzskrieties, piemēram, bērziņu tajā brīdī stirnabuku. Es nebūšu labākais, noiešu paskriet, jo es noguris. Bet idejiski, jā, man patīk tas, kā tu to definē. Labāko vispār negribas pieminēt. Jā, man liekas, ka kādreiz par labāko var saukt kādu, kurš ilgstoši ir līderis. Bet man liekas, ka džeka konkurence mums ir liela takās, un tā jūs tur cīnaties draudzīgi. Cīnamies, man liekas, ka šajā gadījumā konkurence ir, bet jautājums ir par ambīcijām un mērķiem. Cik mums skrējējiem viņas ir Latvijā, gribētos, lai ir vairāk. Tā kā tieši uz pasauli un vispār tā kā, teiksim, jā, Andris kādreiz. Tajā laikā es nezinu, cik vispār bija, gan jau tikai Andris. Un tagad arī gribētos teikt, ka nav daudzi. Vismaz, kur ir raujās un skrien ārpus Latvijas robežām. Kā jā. Ok. Nu, Klau, es tev pajautāšu par pēdējo startu. Es domāju, tas tāds aktuāls. Sāksim ar to. Jā, iesildamies. Mēs šito filmējam, ir septembris, varbūt kāds mums klausās kādus dažus gadus vēlāk, kad kurš grib klausīties, ir 25. gada septembris, pat pirms 3 nedēļām bija UTMB. Un pastāstīs, kā gāja? Čau, sporta draugs, paldies, ka tu skaties aplīšu sarunas. Un man tev ir viens lūgums. Ja tu varētu sagatavot aplīšu sarunas, nofilmēt, samontēt, visu sagatavot, prasa ļoti daudz laika un darba. Un tas ir mans mazais centiens darīt kaut ko labu Latvijas tautas sportam. Un, ja tu varētu, piespied lūdzu subscribe mūsu YouTube kanālam vai Spotify. Tev tas neko nemaksā, bet man tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tā kā atbalsts arī mūsu kanālam. Un ļoti novērtēšu un priecāšos. Un, jā, paldies, un paldies, ka skaties, un tagad apakaļ pie epizodes. Gāja, tā kā es tagad... Mēģinu noslēpties no Salzrela. Nedaudz, bet sāksim jā ar to. Nedaudz eju tā ar vienu kāju ieklibojot. Ja pagājušo epizodi pirms cik 2-3 gadiem ierakstījām, Jā, man šķiet, pirms 3. es kaut ko biju uzvarējis. Neatceros, ko vairs. Latvijas čempionāti iespējams. Tad tagad ir tā, ka... Vilku varbūt, jā. Vilku, jā, es biju uzvarējis. 21. gads. Un vēl kaut ko. Vilkušu maratonu, man liekas. Arī. Tad tagad mēs esam brīdī, kad ir 3 nedēļas un 1 diena pēc manā TDS finiša. Kurš bija, respektīvi, 5 gadi šajā sportā. Un es varu teikt, ka šis gads bijis tāds kā labākais formas ziņā un rezultātu ziņā gan sacensībās, gan treniņos. Pats pat vasaras laikā vairākas reizes savai dzīves biedrinei teicu, ka man ir bail, ka kaut kas nav kārtībā, jo tie treniņu rezultāti ir daudz labāki nekā iepriekšējā gadā. Parasti uzlabojumi pret iepriekšējā gadu ir, teiksim, skrienot pulsiņus vai intervālus, kurus ierasts skriet, ir pa pāris sekundēm labāk, vai pulss ir tur kaut kā, nezinu, 170 pulsā var tagad, teiksim, skriet ātrāk, vai ne? Tad tagad tas ir tā robeža ļoti uzlabojusies, un man šķita, ka kaut kas nav. Kā var būt tāds lēciens, ja tajos 4 gados ir bijis tā, un tagad ir tā kā super labi, un sajūtas, nevienas mikrotraumas, nekā. Man šķita, ka viss, ko es daru, es varu izdarīt tik, kā es gribu. Es varu mērķēt augstu tajā pašā, piemēram, Vilkaču maratonā zem 4 stundām.
tas ir 11 minūšu uzlabojums pret mani iepriekšējo. Kur tu to atradīsi? Bet es tā, mēģinam, respektēsim to, kas ir izdarīts, pārbaudīsim, vai tie treniņu rezultāti ir proporcionāli. Mēģinājām, bija ļoti tuvu, 12 minūtes vai 13 minūtes nošeivojām, nogriezām no iepriekšējā laika. Un uz tā balstoties, sagatavošanās UTMB nedēļai, TDS-am. TDS šogad, jo UTMB kvalifikācijas kritēriji mainījās, un gada sākumā Tenerifē 110 km sacensībās es tiku finišēju top 5 ar labu reitingu un kvalificējos UTMB, bet to nevarēja izmantot to biļeti šajā gadā, līdz ar ko tas man ir 26. gadu pilnais Mont Blancs. Un te šogad es palieku bez UTMB, un tad es izvēlējos TDS, jo tur tu var reģistrēties bez kaut kādiem akmeņiem, bez nekā. Un TDS vienmēr gribēju izskriet, jo tās ir īstenas kalnu sacensības, nevis tikai ultra 100 jūžu garumā. Un tad, jā, sagatavošanās process burvīgs, kā jau es teicu, tur sajūtas, viss labs. Mēnesis Alpos pirms TDS, treniņu nometne uz TDS reģionā, kur mēs jau 2. gadu tā kā ar draugiem braucam trenēties. Beaufortain, Arèche Beaufort, kur dzīvo François Diains, Jims Walmsleys. Jims Walmsleys mums skrēja šogad, dzīvojot tur, tik reizes garām. Tā, ka tur daži musējie izskrien uz balkonu. Oh, Jims! Viņš dzird, ka mēs saucam viņu vārdu, viņš tā skatās. Un, protams, tādu zvaigzni redzēt bija fenomenāli. Tā kā jā, tajā reģionā, kur trenējas, teiksim tā, UTMB čempioni, un TDS trase iet tieši tur cauri. Jā, apstākļi, viss unikāls, sajūtas labas, un uz sacensībām es biju satrenējies arī super labi. Pēc sacensībās jā, mērķis bija skriet 1. un 2. zonā, kas izklausās, kā, tas nav baigi augstā intensitātē, vai ne? Bet tā latiņa fiziskā tika pacelta tik augsti, ka 1. un 2. zona nozīmē, ka es spēju būt ar top 10 džekiem pašā priekšā, skrienot 135, 140 pulsā, kāpjot maksimums 145, 150. Tas bija mans mērķis, respektīvi laktāts man nekāpj. Laktātu mēs ar draugu, mums mašīna brauc. Laktātu mēs pārbaudījām, respektīvi, treniņu nometne bija tāda diezgan augstā līmenī. Ne tikai skrien uz dūlo, bet arī ar visiem datiem. Un tad pirmos 90 kilometrus tā arī skrēju 1. un 2. zonā, biju top 8, top 5. Es biju relatīvi svaigs. Man nebija nekādu, nebija sūkstēšanās par to, ka man ir grūti tā kā fiziski un jā, muskuļu līmenī arī, bet notika, es neko tur nevarēju izdarīt, bet parādījās kaut kāda tāda dīvaina sāpe kvadricepsā, un skrienot uz leju viņa bija tā kā vēl trakāka, es nezināju, kas tas ir, tas nebija muskuļi tā kā triggers, un kontrolpunktā tieši Beaufort. Beaufort kontrolpunktā ap 100 kilometru. Jā, apstājos, pataustīja ārsti un tā kā sāpe pirksti braucā, tā kā tev brūcēm bāzt pirksti, sāpīgi. Un tad es nedaudz muskuļi atlaidās. Mana komanda, draudzene un Modris Trūlis, jā, dzīvesbiedri Nelīna, kuri abi divi man suportēja, palaida mani ārā un sāk skriet, un es nevaru, man ir sāpes tādas kā nekad. Un paskrēju, centos ar Pau Kapelu atkal skrējām ārā, kur es visu nakti peisoju. Pau Kapelu, cilvēks, kuru es sākot takās skriet, vispār domāju, viņš ir fenomenāls. Andris ar viņu skrējis plecu plecā, tur Eigerā, ja nemaldos. Un vēl citās sacensībās. Un es viņu peisoju, viņš mani gaidīja, un viņš tur saguris, un es viņam mēģinu sekot ar tām sāpēm, un es jūtu, ka nevar. Tad jau karsts bija palicis, ap dienas vidus nāca, un jā, man tik slikti bija, ka man sliktu dušu jau sita. Es apsēdos stakas, es saprotu, labi, es neko nesapratu, man vienkārši bija tik daudz domu, ka es nespēju vairs skriet. Pirmo reizi dzīvē. Es biju liekts skriet, es nevarēju paskriet pat soli.
zvanīju savai komandai, FaceTime'ā, Elīnai, un teicu, ka es nevaru. Viņa teica, ne, nākamais kontrolpunkts nav tālu, tu vari kaut vai kusties, mēs tevi gaidām, tad resetosimies. Jā, es aizgāju, un tad tika pieņemts lēmums kaut turpināt, lai arī 99,9% 100. kilometrā, ka priekšā vēl 55 caur kāpumiem un lejām, kuras es zināju, es biju jau iztestējis. Es tām sāpēm zināju, ka es netikšu līdz galam. Es biju pieņēmis lēmumu, visu šoreiz es nevaru. Lai arī man personīgi stāties ārā ir kaut kas, ko es nevaru izdarīt, ja man ir piemēram grūti. Ja man patīk skriet ultras un ja ambīcijas lido pa logu ārā, tad mēs atgriežamies tajā, kāpēc es to daru. Pavisam īsa reklāmas pauzīt, ja tu sporto daudz, esi fiziski aktīvs vai aktīvi, tev jāpamēģina Pilleri uzturbagātinātāji. Pilleri ir radīts īpaši domājot par sportistiem, par atlētiem, un arī Gvido izmanto, un arī Gvido ļoti labi par tiem izteicās. Tā kā būs arī mazais konkursiņš. Uzraksti YouTube pie šīs epizodes komentāru, kas tev likās interesants no šīs epizodes, un kādam no komentētājiem mēs arī izlozēsim Pilleri dāvaniņu. Tā kā nāc pastāsti, kā tev patika šī epizode, un varbūt dāvana tavējā, un paldies! Paldies, ka skaties apakaļ pie epizodes. Man patīk tā būt ārā ilgi, kad ir grūti, un tikt ar to visu galā. Šoreiz bija sāpes, šoreiz bija liela trauma. Ko es tagad zinu, ko es pateikšu nedaudz vēlāk. Tajā brīdī es neapzinājos traumas apmēru, bet es zināju, ka tur tajā muskulī visticamāk ir plīsums vai jau tur izveidojas kaut kāds cieta tāda bumba. Es saprotu, kas tas ir. Un jā, soli pa solim, 55 kilometri. Tā kā laika izteiksmē, ja pirmie 112 stundās, tad pēdējie 55-14 stundās. Katru soli ejot, jo es nevarēju kājas saliekt vairāk, kāpjot uz lejas, tā kā tagad eju ar taisnu kāju. Un kā tu nedaudz vairāk saliec, tā ir abnormālas sāpes. Līdz ar ko tur jau iestājās, ir tāds, teiciens, ka ultrās tu sasniedz jaunas robežas, vai tās sāpes, vai mentāli, vai, Un tad tur es tiešām atklāju jaunas robežas, ko mans ķermenis spēja, un ko es spēju tad, kad tiešām šķiet, ka tikai es neredzēju, ka es varu nokļūt finišā. Vienkārši es to nevarēju iztēloties. Bet redz, es to izdarīju, un tagad, protams, es pateicos tam, ka mūsu sāpju atmiņa ir tik maza. Es pateicos tam, ka es neatceros tās sāpes, bet mēs to izdarījām. Un izdarījām, turpinājām. Tā iemesla dēļ, ka Modis ar Elīnu teica, ka iedomājies, tev tagad sāp, bet iedomājies, cik ļoti tev sāpēs, ka tu tagad izstāsies un domās, kā būs, ja būs, kā parasti tās domas. Un tad es sapratu, ka mēs taču esam braukuši, investējuši laiku, nauda, laiks, 5 gadi treniņos, lai būtu tajā vietā. Un lai arī nesanāca tas, ko gribējās, tur top 3, kas bija ļoti, ļoti taustāms, nonākot tajā 100. Es turpināju copu solim, caur lietu beigās, caur tumsu, iegāju Šamanī, kas praktiski vairs cilvēku nebija. Finišēju, man finišā sagaidīja finiša arka, bet svarīgākais, ka tie 2 cilvēki. Un man ejot to distanci, tos 55, tas bija ļoti ilgi, un es neskatījos katru akmeni, un nebija fokus sacensībās, ka laiks iet ātri. Man laiks gāja ļoti lēni. Līdz ar ko tās emocijas un tās pārbaudījums bija, viņi nevar izskaidrot. Tā man ir tagad jauna pasaule, cik ļoti emocionāli grūti man bija tos 55 km veikt, un man nebija nejausmas, ka tik daudz cilvēku to visu no malas skatās, seko līdzi. Par to pateicos Elīnai, ka viņi to tā kā parādīja visiem. Un tas, ko es redzēju pēc tam, es tam nedēļu skatījos tos čatus un visu, un atbildes Instagramā un ar asarām acīs. Tad tu saproti, ka tu neesi finišā viens, tur ir 2 cilvēki vai vēl pāris, kuriem tu rūpi un kuru dēļ tas vispār ir iespējams. Un tad ir vēl 100 cilvēku, kuru patiesībā dēļ tu arī to vari darīt. Un tad pēc tam man prasa cilvēki, vai tu nožēlo, ka tu turpināji, jo iespējams tavs
12 cm plīsums vienā no kvadricepsa galvām palielinājās, jo tu nogāji tos 55 caur, tā kā, nevajadzēja, jo tu muskulis pastiepās, viņš, man liekas, varēja ieplīst vairāk. Un, kad man to jautājumu uzdod, vai es nožēloju, vai mēs pieņēmām pareizo lēmumu, tad atbilde ir, nē, es nenožēloju, es par to nedomāju, jo tas viss tagad ir. Bet tas, kad tu gāji, tev nebija bail, ka tu sačakarēsi kaut ko pamatīgi un tev nedomāji par to? Nē, ir tā, ka, piemēram, es skrienu noskrējienā pa tehnisku vietu, vai ne? Un es zinu, ka es apzinos, ka es kaut kad kritīšu savā šodien, pēc mēneša vai pēc gada, kaut kad es kritīšu, bet es par to nedomāju. Es esmu mierīgs par to, es zinu, ka tas ir mūsu tādā kā ierakstīts nākotnē. Jautājums, cik ļoti es kritīšu, cik ļoti sāpīgi tas būs. Un tas pats par šo, es zināju, ka tur kaut kas ļoti nav labi. Es to savu ķermeni labi izjūtu, bet es nedomāju, cik ļoti tev ir iekšējā sajūta, ka tas nebūs tā kā, hei, tev pārplīst uz pusēm. Es jūtu, ka nav, un es nedomāju tajā brīdī, cik ļoti, jo tad tu vienkārši domā domas, kas nevar tajā brīdī tev palīdzēt, jo tu jau nezini. Tu zinās, ka tu aizbrauc uz Laciju un pasties sonogrāfijā. Ko tad mēs arī zinājām, ka tie 12 centimetri. Līdz ar ko tu izvēlies vai par to domāt, nezinot, kas tas ir vispār, vai arī nedomāt un turpināt un mēģināt pacelt tos plecus, ka tev viņi pilnīgi lejā ir un asaras ir acīs. Es skatījos arī, tur sekoju līdz Instagramā, un man likās pārsteidzoši, ka tu turpini, jo man liekas, ka tāda atlēta kā es, kad piedalās kādā lielā pasākumā, man ir ļoti svarīgi finišēt. Tas ir tāpēc, ka jau skaidrs, ka tāda atlēta kā es par tādu lietu kā piedestāls vispār nesapiņo. Un tu, man liekas, tie, kas tiešām sportisti, domā par to rezultātu. Citreiz, man liekas, arī maratonos tādi spici čaļi, ka jūt, kad nebūs rezultāts, tad nav jēga, tad pataupamies, domājam par nākamajiem mačiem. Jā. Bet tu tā kā mīlestība pret sportu tevi uzvarēja. Jā. Es varētu teikt, ka šis skrējiens, tas, ko es tur darīju, man nav nevienam nekas jāpierāda. Absolūti nevienam. Jo es nevaru neko pierādīt. Es vienkārši varu kaut ko sasniegt vai nesasniegt, vai kaut kas mainās, kad es finišēju. Vai ne? Es nezinu, kas pat tas ir. Bet šis mani vislabāk definē. Kāpēc es to daru? Bet šāds finišs un starts, tas esmu es. Nav salīdzinājums kādu citu. Katrs dara, ko grib. Katrs izstājas, neizstājas pie kādiem apstākļiem. Mēs esam katrs atšķirīgs un nevienam nevar pārmest. Vai tas ir Haidens Hauks 21. man liekas, gadā, kurš triantā izstājās, jo viņam bija grūti. Kad man bija tāds gurns, bišķiņ tāds šķīps, un es tāpatās mēģināju tikt līdz galam. Viņam ir grūti, viņš saka, es šodien nevaru, man nesanāk tur, nezinu, tās tuvāk 10 stundām, viņš jau domā par nākamo. Tas ir viņa, tā doma un viss, bet mana būtība tā ir. Tāds es esmu. Tas mani definē šis skrējiens un vispār. Un arī tas piemērs, dzīvē, lai kaut kas notiktu, tev ir jādara. Un, kad tu dari, tad izdodās. Un, ja tu dari un šādā situācijā, piemēram, atmet ar roku, tad iespējams pat vieglākās tu sāksi atmest ar roku. Un, ja tu spēj noturēties pie tā, ka tu izies cauri kaut kam grūtākam, tad es nedomāju, ka tu vieglākam vispār pat domās. Tu vienkārši darīsi. Tev tās domas par kaut kādu neizdarīšanu vai padošanos pazūd. Un dzīvē tā ir, kad ir grūtas lietas, ko tu vienkārši vari neizdarīt, bet ja tu izdari, tad labāk. Un, šis man mainīja vēl vairāk perspektīvu un deva patiesībā man lielāku mieru. Es neesmu satraukts par neko, es ko nenožēloju un priecājos par to, ka es nav mainījies tas, kāpēc sāku 5 gadus atpakaļ. Būs janvārī 5 gadi. Bet tas nav tavs ambīcijas kaut kā atsits atpakaļ, ja tev plāns, ka ja tev bija tur tikt top 3, top 5? Ambīcijas nē, jo es jau teicu par to krišanu. Tas pats ir ar neizdošanos. Viena no 5 ultrām var izdoties, jo būsim reāli, mēs skrienam 100+ kilometrus. Un pat pie perfektas formas, teiksim tā perfektas, vislabākās, ka tu redzi, ka viss ir fine, nav tur traumu, pat tad tu nezini, kas notiks.
kā ir tik daudz to apstākļu faktoru. Tev jādara labākais, un tad tas vai notiek, vai nenotiek, ko tu tur gribi sasniegt, vai tiec tūtam. Tad šis neatcit. Manas ambīcijas tieši pretēji. Es šos 3 mēnešus to rehabilitāciju uztveru par iespēju veltīt laiku, sakārtot pārējo ķermeni. Protams, rehabilitācija arī būs tā kā grūta, jo tur jādara mazās lietiņas, garlaicīgās lietiņas, jāiet peldēt, kas man nepatīk. Bet, nu jā, arī ap sevi, piemēram, lai mēs trenētos tā, mums vajag tur naudiņu visam tam, viss tas ir dārgs. Un tad tagad var veltīt laiku tam, lai sakārtotu tās lietiņas, lai var turpināt. Jo, man liekas, tā būtu necieņa pret manu ķermeni. 5 gadus vēlāk, vai arī pagājuši gadu, kad bija viss likās, ka, nesanāca, jāmet miers, vai ne? Tu vienkārši tev tuvākie atgādina, tu pats kādā brīdī saproti, ka tu nevari padoties, tu esi tik daudz ieguldījis. Un tā 1% iespējamība, kas sanāks, vēl joprojām ir, un 99, ka nē, bet viņa ir. Un es esmu audzis, un tā kā fiziski un mentāli, un es jūtu, ka tur ir tas, ko es vēlos sasniegt. Vienkārši nevaru padoties. Jo, lai kaut ko tādu sasniegt, man šķiet, vajag iziet daudz kam cauri, un mans ceļš nav varbūt tik ātrs un vienkāršs kā varbūt kādam citam, bet tas ir manējs. Tāpēc, nepadošos, turpināšu, lai arī ir mentāli un fiziski, morāli, grūti, tīpaši šis periods. Bet, jāpaceļ tie pleci, jāturpina, jo kvalificējies UTMB es esmu. Mums priekšā ir Gauja Trail by UTMB Latvijā, tagad kaut kas jauns. Un, kad tu tā padomā, tu sāc justies labāk. Tas ir tā patiesā brīdi, patiesās sajūtas īstenībā ķermenī. Gaujai, tu jau esi pieteicies? Nē, es neesmu pieteicies, jo es vēl nevaru izdomāt distanci, bet noteikti nebūs 40 vai 80, jo arī pie labākās formas neskrietu 40 vai 80, ja ir UTMB tajā pašā, pilnais UTMB tajā pašā mēnesī, bet īso es varētu, un tas, man liekas, ir arī tāda kā cieņa pret to, ka mums viņš ir, tas posms, un iespējams tās būs manas pirmās sacensības nākamgad, jo kalendārā man tagad ir UTMB. Kalendāri jau zināju pagājušajā gadu. Jā, šī gada sākumā es jau zinu 26. Un tad man tas UTMB tur ir. Un vēl bija sacensības, bet es cienīšu rehabilitāciju arī, atjaunošanos, un es gribu atgriezties tā kā pēc iespējas tuvāk tam, kāda forma man ir tagad. Un zinu, tas paņems laiku. Tāpēc man tas mērķis jau ir nosprausts kā Gauja Trail by UTMB, 27 km visticamāk. Kā pirmās varbūt sacensības, un tad jau tālāk atkal uz Alpiem. Tev tagad nav ikdienās vadīgs noskaņojums, jo tu nevari paskriet? Ir pagājušas 3 nedēļas un 1 diena. Man liekas, man rādās 1000 cik nedēļu straiks bez, nav izlaistas aktivitātes. Vai tā ir 1 vai 9 nedēļā, bet man ir bijušas. Tagad man 3 nedēļas pēc kārtas, ka es neko nedaru. Vienīgais papeldējis un apgājām pie Zugspritz, Vācijā augstākās virsotnes. Tur tāds plakana vieta, dīķis, tur redz kalnus, un tur mēs apgājām 8 km haiku, braucot mājās no Alpiem. Un to es esmu izdarījis par šīm 3 nedēļām. Un tas garstāvoklis, ir brīži, ka ir grūti, ļoti grūti. Tu iedomājies, kā būtu, ja būtu. Tu biji tik tuvu, tu esi ieguldījis tik daudz, un tagad tu nevari, kas notiks. Un tādi neatbildāmi jautājumi tev galvā rodas, un tad man draudzene netaisa ar mani nekādu suķi-puķi, un visu laiku atgādina, ka tu vari nolaist plecus un par to bēdāties, vai pacelt plecus un kaut ko darīt. Līdz ar ko man ir jāsaņemās, un nenoliekšu, ka ir grūti, bet tā ir vienīgā iespēja, lai turpinātu. Bet kaut kādā ziņā jau tas ir izraudāts, tur tajos pašos 55 kilometros arī pēc tam, bet nevar ļaut, jo tādas emocijas rodas arī to, ko tu domā. Tas viss ir domas, tā nav realitāte vairs, līdz ar ko es izvēlos to
tās labākās domas, turpinājumu, rehabilitācijai veltīt labu laiku un to kā labi izdarīt. Un tad ir ok. Tad tagad arī. Forši saruna, spīd saulīte, mēs ejam, tūlīt kaut ko gatavosim. Un, lai arī es te kliboju un 3 nedēļu laikā labāk nav baigi palicis. Jā, iziet pastaigāties vienmēr palīdz. Arī paskrīt palīdz, bet nevar. Jā, es skatījos, ko ēdam. Es izšķiet par tevi. Tā kā es gatavojos ar tevi tikties, teicu, ka, ja nesanāk paskriet, tad nav labs noskaņojums. Ko es zinu, man arī, jo es 10 dienas, es tur nezinu, gripu vai kas. Es kāds 10 dienas neesmu bijis skriet, tad es esmu grampi. Un skriešana veids, kā izveidināties. Bet, tagad 3 nedēļas, tad vēl pēc 3 tev būs jaunas receptes, kā varbūt tikt ar sevi galā. Jā, īstenībā. Es domāju, teiks recepts kādam ēdienam. Es tagad arī domāju par receptēm ēdienam. Jādomā jau arī, ko ēst. Nevar tik daudz ēst, cik ierasts. Bet jā, visticamāk, ka būs pēc šī. Es vakardien bija saruna, kurā bija arī Patricija Eiduka. Viņai pagājušajā gadā bija tāds grūts gads. Un tad viņa tādu labu teikumu piezīmi teica, ka tagad, atskatoties uz pagājušo gadu, viņai nāk smaids un smiekli. Bija grūti, bet atrodoties šajā brīdī, viņai nāk tā kā smaids un pat smiekli, ka var tikt tam cauri. Un man arī šajā brīdī dzirdēt bija ļoti labi, jo uz to arī jāfokusējās. Tā kā jāmēģina arī no šī iegūt kaut kas, ko nodot tālāk, kas ir tā lieta, ko es vienmēr vēlos un varu. Nevis atstāt tikai kaut kur turpināt, viss kārtībā, rulējam treniņus. Bet cilvēkiem tas var noderēt, jo man arī nav no kā, piemēram, pasmelties ko tādu. Mums ir daudz cilvēku, kur gājuši traumām cauri, bet viņi jau to tā kā lielākā daļa izdara klusumā, vispār pazūd. Tad varētu, jo tas nav viegli. Tāpēc jau ir tie sporta psihologi vajadzīgi sportistiem. Paši atlēti to neapzinās, reti kurš iesaka viņus. Bet, sports nav viegls, tīpaši, ja tu to profesionāli dari un salūsti. Es tā īsti nezinu, nevaru iedomāties nevienu no tādiem pazīstamiem sportistiem, kuriem viss iet kā pa diedziņu. Vienmēr ir čekars un problēmas, un droši vien tāpēc tik grūti ir kļūt par top sportistu, kad tas ceļš visiem ir grūts. Jā, kā es vakar teicu, ja ir rožu krūms un krūmā ir rozes, kuras skaistas, tad, piemēram, šādā brīdī tur ir rožu krūms ar novītušām rozēm, tikai pāris galviņas ir tādas izplaukušas, un tad pa lielam tu ej cauri tiem mērkšķiem, un tas sāp. Bet cauri jau var tikt, tas nav jau sadzīst. Cik bija kopā tas TDS? 160 km. Beigās bija tuvāk 100 jūdzēm, šogad bija TDS nekā pats UTMB. Jo TDS bija burvīgi laikapstākļi. Uz UTMB pilno, tur bija slikti laikapstākļi. Mums paveicās, mums bija viena mākonīša, nakts bija skaidra, laikapstākļi, gaisa temperatūra bija ļoti laba. Un mums viņu pagarināja 156, man liekas, man rādīja pulkstenis un citiem 157. Ar 9300, 400, 500 metriem. Tā kā diezgan iespaidīgi, garāka, jo tur bija kaut kāds nogrūms no Lezuša uz Chamonix, un UTMB bija atrast tur pamainīja. Līdz ar ko nāca kaut kādi kilometri klāt, bet augstumetri nost, un arī tāds labs 100 jūžnieks. Kaut kādā ziņā spēja arī izbaudīt tur dabiņu un tā. Jāsaka, ka TDS ir ļoti tehnisks. Es to zināju, apzinājos, tas trases testējot arī, bet tas man ļoti patika. Bet tāds tehnisks, ka cilvēki zina, ka tur ir ķēdes. Tā ir viena vieta uz pāris metriem. Tur nav tev kaut kāds skyrunning, kur pa klintīm jālien un jābrien lejā. Tur ir vienkārši kalni. Pirmkārt, tu esi ļoti augsts virs jūras līmeņa, diezgan daudz, 2500, man liekas, kaut kāds augstākais punkts. Un vienkārši tur ir neaizskartas takas. UTMB trase ir vienkārši izstaigāta, un tur
tur ir plakans, tāpēc, ka cilvēki tur gājuši pāri, daudz saknes ir atklātas, jo zeme ir sakritusies. TDS ir ļoti vēl neskarts un tur ir ļoti tehnisks. Līdz ar ko naktī tāds fokus ir, ko tu dari, kur tu liec soli, visi noskrējieni, viss tur ir ļoti tehnisks. Un es naktī nepacēlu, man liekas, reiz galvu, kaut arī man dzīvesbiedrene un modris stāstīja, cik skaista naktis vēl bijusi. Es vispār neatceros nevienu zvaigzni. Tik cik saulēkts gan bija saulēkts, bija pārēja, neatceros to punktu, bet pārēja augstākā. Un tur tās ķēdes tā kā uz leju skrienot pēc tam. Un tas bija skaisti. Man bija mugurā šorti ar to sānu kabatu, un man tur bija telefons. Un viņi bija paredzēti mugurā līdz 90 kilometram, kad es gribēju uzvilkt normālos šortus. Līdz ar ko es varēju telefonu likt tur, jo telefons ir obligāti ekipējumā, vietālunis. Ar UTMB numuru. Un tad man tajā kabatā bija viegli viņu izvilkt ārā. Es kāpju, es viņu vienkārši paņemu, uzlieku kameru un pabildēju. Un man ir bildes no trases saulēktā. Un es vēl kaut ko tur nedaudz nofilmēju, absolūti nezaudējot laiku vai fokusu. Un pirmo reizi sacensībās es reāli nobildēju. Un tās bija sacensības, ka es biju jau atstājis tur, es biju kaut kādā 5. pozīcijā, jūtos vienkārši tik labi. Man arī tagad ferritīna līmenis kaut kādā brīnumainā ziņā ir uzkāpis uz 40+. Augstumā es nejūtu vairs to reiboņu, kas man bija piemēram Tenerifē un citās sacensībās, ka man ferritīns bija 20. Un jā, es jūtos fenomenāli. Bildes uzbildēju. Un šķita, jā, ka dzīve ir skaista un saulriets ir labākais, kāds ir bijis. Saulēkts. Ok. Nu labi. Pastāst varbūt vispār, kas ir foršākās sacensības, kur tu esi skrējis? Šis ir grūts jautājums. Un īstenībā nesen kaut ko tādu uzdevu. Foršākās, varētu pateikt grūtākās, joprojām neskaitot šīs. Šīs bija mentāli grūtākās un fiziski sāpīgākās, noteikti. Grūtākās joprojām ir Latvijas čempionāts no Cēsīm uz Siguldu. Toreiz Lietuslija 14. augustā mums. Un likās, ka katrs muskulis lejas daļā strādā, un tad es 2-3 dienas pēc finiša nevarēju apsēsties uz poda. Tā kā tiešām, un uziet pa kāpnēm. Un nav bijusi tāda sajūta. Ne pēc UTMB, ne pēc TDS vispār man šķita, ka es esmu par tiem 55 atjaunojos, tā kā diezgan labi. Bet tādas foršākās, laikam, tuvākais, kas ir bijis, ir tāds Vilkaču maratons man vienmēr sirdī ļoti tūs, jo man patīk tas koncepts, man patīk tas, ka tur ir koncentrēti cilvēki, mēs esam meža vidū, turpat zonas baigi nav, un tu vari vienmēr skriet par to taku, kas nav mainīga. Jo man patīk daudzreiz, ka dzīvē paliek nemainīgas lietas. Un tā ir taka, kur es nekad nebraucu trenēties, bet es braucu tikai uz sacensībām. Un tas patīk, jo es zinu katru praktiski līkumiņu, kad man jāpāriet soļos, kad man ir jāskrien, lai arī cik grūti būtu. Un tad Vilkaču maratons man tāda īpaša sacensība, bet šogad es teiktu, ka tāda foršākā ir Tenerife Blue Trail, 110 km pāri Tenerifei. Tā iemesla dēļ, ka es ļoti daudz biju Tenerifē, man vienmēr ir fascinējušas tās sacensības daba. Un šogad es beidzot pa 4 gadiem tiku augšā uz augstāko punktu, pie Teidē, ne pašā spicītē, 3700, bet 3555 vai 3505. Un tas kāpiens bija, to nevar nekur citur piedzīvot. Kad tu kāpi virs 3500, vulkānā, tur ir saulēkts tieši, ja tu esi vadošajā grupā, un tās sajūtas kāpjot no 40. līdz 56. kilometram tajā Teidē bija tik sliktas, jocīgas, un ķermenis bija sasals, nevarēja ūdeni padzerties. Man likās, ka es noģīpšu, man tajā augšējā kontrolpunktā, tajā augstākajā punktā negribēju laist tālāk, jo es tur vispār izstājās, ka man jāņem nost. Es viņam tā viss kārtībā bēgu projām, lai viņi man tā kā nepatur. Dabūju zupiņu, un no tā brīža tā atšķirība, cik jocīgi un slikti tu jūties, un cik ātri tas mainījās ar katru metru skrienot no Teides lejā uz nākamo kontrolpunktu.
katri 100 metri. Pirmkārt, siltāk palika, jo tur saule spīdēja tajā pusē. Jo mums bija viss obligātais ekipējums jāuzvelk. Es biju satuntuvējies. Instagram var redzēt. Cik augsts tur bija? -8 un kā 20 km/h vēju. Man viss bija sasalis seja. Es jūtos briesmīgi un man miegs nāk. Tagad tev skābeklis nepiekļūst. Un tad tu skrien uz leju un muskuļi atnāk vaļā. Jo liekas, ka tev viss beigsies sacensības. Tad tu sāc jost. Tu esi jau ticis tādā slīpumā, ka tur sākt skriet ar visām tām drēbēm, tev paliek karsti. Tu zini, ka priekšā ir kontrolpunkts. Aizskrien kontrolpunktā, pārģērbies. Viss, man bija sajūta, ka ir sākušās sacensības no jauna, es jutos daudz labāk. Un tad es no 5., 6., 7. pozīcijas uz 17 km tikai uz leju. No nākamā čaļa atsitu 7 minūtes un aizsitos līdz 3. vietai. Un tad mums bija cīņa pa 3. vietu. Un es cīnījos līdz pašām beigām, bet tas čalīts priekšā bija uz noskrējieniem, kaut vai nedaudz mazākiem. Tajos pēdējos 10 km bija nedaudz spēcīgāks, un viņš uzvarēja, un es minūti 53 aiz viņa. Un top 4 piedestāls arī riskēju, nevis riskēju, bet beidzot man bija tā pārliecība, ka es varu skriet ar top džekiem priekšā, sākumā, un varu tur būt. Un tā arī bija. Skrēju ar Tomu Evansu, Dimitriju Mitjājevu, Pablo Viju, visiem top džaļiem, runājām par ģimeni. Tur Tomam Evansam tajā brīdī viņa sieva gaidīja bērniņu. Skrienam pulsā 135 un vienkārši esam priekšpusē. Vispārēji ir aizmugurē, kad 6 čaļi vai pat mazāk. Un skrienam pa nakti un runājam un saprotu, ka tu tur vari būt. Un paliek slikti, es tiku tam pāri. Un beigās tiku līdz finišam ar labu laiku, labu rezultātu, labāko jebkad. Un tā man bija tāda pilnākā ultra, pilnīgākā ar labiem momentiem, ar zemu momentu un ar atgriešanos. Tā, ka tās man ir pēc vietas, pēc rezultāta, pēc emocijām tādas, ārzemēs noteikti mīļākās sacensības. Cik stundas kopā bija? Es tagad negribu samalot. Bija 12 kaut kas, ja nemaldos. Jāstās, Jūtiem bija vai Itrā. Kaut kas tāds. Un cik bija grādu lejā? Tu sāc no jūras līmeņa. Tu sāc dienvidos, vai ne? Jā, sāc dienvidos. Costa Dehe, man liekas, bija šogad starts. Un tad uzrulē līdz 3,5, kur -8. Un noskrien lejā uz Puerto de la Cruz, atkal pie jūriņas, ap 30. Un zils okeāns šķeļās viļņi, un tad tu esi bijis tumsā dienvidos, kad ir kaut kādi 11 grādi. Tad ar katru metru uz augšu paliek vēsāks, tiec līdz -8. Es satuntulējies, tā kā es nezinu, tas bruņurupuči nindzas izskaties, un tāds nekāds acis piepampušas. Un beigās finišēja jūrņā, un tad ej pēc saldēm okeānā. Cik daudz šmotkas tad tev jāstiep līdzi, lai tu varētu tas 78? Būtībā viss ir atkarīgs, cik šmotkas ir biezas un cik viņas ir labas. Jo var to somu ar obligāto ekipējumu piekrāmēt, tādu, ka tu tur nevar saspiest. Bet ir atkarīgs kāda līmeņa vai cik labas tev ir tās drēbītes. Jo labāka drēbīte, jo plānāka viņa ir un funkcija ir labāka. Teiksim, lietus jaka, tu viņu rokā iespējas lietus bikses. Un tad patiesībā nav tik daudz, tā ka tu visu savalc mugurā. Un tad izskatās daudz. Cimdi arī jābūt tiešām ir ūdens izturīgiem, vēja izturīgiem. Un pirmo reizi man bija jāuzvelk viss ekipējums, jo viņi nelaida ārā no pēdējās, no kontrolpunkta pirms kāpiena teidē, kamēr tu visu neuzvelc. Un tas bija ļoti interesanti. Apakšā bija jāuzvelk lejers, tad vējaka, cepure ziemas, pirmoreiz vilku cimdi, lietus bikses, vēja bikses, visam bija jābūt mugurā. Un noderēja. Reāli pudeles aizsala un nebija tā, ka bija silti. Vispār nebija. -8 un liels vējš neizklausās. Neizklausās, ka varētu būt silts kaut kur uzkāpis vulkāna augšā, kur arī no vēja nav kur patvērties. Jo tur jau nav koku, tur jau nav meža, ne? Nē, tur ir melna lava. Viss melns. Viss melns, vējš pūš no visām pusēm rausta. Un, es arī nedrīkst izmantot. Es vismaz neizmantoju, jo bija teikts, ka nevar. Citi izmantoja, bet
Nu jā, es ļoti principiāls un arī par noteikumiem, ja tur ir rakstīts, ka nevar citu izmantot. Es tā kā nevis par spīti, bet vienkārši turos pie tā, jo es negribu to risku, ka, hei, es darīju tā kā viņi un beigās mums visus diskvalificēt, es labāk daru tā kā ir rakstīts un varbūt esmu tas, kuram neiedot to diskābeli. Bet jā, un tas arī, es nevaru izmantot un tas padarīja visu daudz grūtāku. Nē, jautrs sportēts izklausās, bet Ir, jā. Pārdzīvojumi ir lieli. Mēs plānojām. Jā, kur ir? Mēs aplīšu sarunās, es pēdējā laikā visu kaut ko daru arī, ne tikai stāgājam runājam. Es esmu vingrojis un es esmu līdz augstos avotos, un šodien mēs sarunājam, ka mēs ēdīsim. Jā, Dzersim kafiju un ēdīsim, bet te, kur mēs esam atbraukuši, baigie privāti īpašumi visi. Es nezinu, kur mēs apmetīsimies. Bet gan jau atradīsim kādu vietiņu. Mēs varētu varbūt skatīties Googlē, meklēt vai šeit. Nē, tur ir privāti īpašums. Rēģiņi. Mums paējām vēl bišķiņu uz priekšu, un ja nebūs, tad domāsim. Pastāst varbūt, tā, ka mēs pagājušais tikāmies pirms 3 gadiem. Nevis mēs neesam tikušies šajā laikā, bet ar kameru priekšā. Jā, starp citu, ja tie, kas ar Gvido nav pazīstami, mums ir iepriekšējā aplīša saruna. Mēs runājam par to, kā Gvido sāk skriet un visādas tādas lietas, tā kā kaut kur es pielikšu zemāk linku, ejiet nostieties to arī. Un toreiz tu dzīvoji Spānijā, tu biji tā kā ar apņēmību, ar ambīcijām pilns tik ļoti, ka pilnīgi pārcēlies uz Spāniju, lai varētu skriet kalnos. Tagad es saprotu, tu esi atpakaļ. Un varbūt pastāst, kā tu dzīvo, ko tu dari, tā, ka tu neskrien teidē. Jā, es aizbraucu uz Spāniju, ja bija iespēja pēc, man šķiet, pirmie 2 gadi takās iekšā, tā kā skriešanā. Un man parādījās iespēja no darba darīt to pašu, ko es daru Latvijā, attālinātu darbu tikai Spānijā ar Spānijas internacionālu komandu. Tikai tad man bija jāsakārto viss pašam, tur dzīvošana jāatrod, viss pārējā, viss, kas saistās ar pārcelšanos, dzīvesvietā, dokumenti. Un tad es nevarēju neizmantot to iespēju, jo man sapratu, ka tas koeficients, kādā es varu augt Latvijā, ir noteikti mazāks nekā es to varu darīt vietā, kalnos, kur trenējas pārējie top džeki pasaulē. Un es pieņēmu lēmumu, ka jāizmanto šī iespēja beztermiņā doties uz Spāniju, izvēloties kur. Es izvēlējos Spānijas dienvidus pie Sierra Nevada kalniem, tur nodzīvoju 2,5 gadus. Un rezultāti auga super ātri, jo pirmie 5 mēneši Spānijā tikai trenējoties ziemas sezonā, pirmās sacensības Sierra Nevada 60 km uzvarēju. Un tad es jūtu to atšķirību. Un tad, Spānijā 2,5 gadi, vairākas sacensības uzvarētas, izbraukātas citas sacensības no lokācijas. Mentāli grūti, jo dzīvoju tā kā viens. Un tas bija tāds smagāks periods, jo daudz lietas cilvēki nezina. Tur bija ēšanas problēmas, lai būtu tādā līmenī, tu pats tur dzīvo, domā visu kaut ko. Tādas psiholoģiskas, mentālas problēmas, ar ko tu saskaries, tu gribi līdzināties kaut kādiem sportistiem, tu domā, vai tu esi tāds kā viņi, kas tev jādara. Tas periods tenisa ziņā bija labs, bet mentāli nebija tik labs. Jo es biju pieņēmis galvā, ka hei, es esmu viens pats. Man ir treniņi, darbs, ēšana, treniņi, darbs un viss. Nekur negāju, man bija, joprojām ir 2 labi draugi, bet tas arī viss, es tur biju trenēties. Es izgāju pa durvīm ārā un man priekšā bija kalni no 1800 līdz 3000 pāri metriem. Es dzīvoju paradīzē, bet nejūtos kā varētu iedomāties. Un tad es pieņēmu lēmumu atgriezties, bāzēties Latvijā, mājās, kur ir mana ģimene, kur likās, ka man jābūt ir vienkārši. Un tad 1,5 gadu atpakaļ, pirms Latvijas čempionāta Latgalē, es salādēju Volvo vecā, kuru man onkuls nopirka, lai es tiktu mājās. Viņš pēc tam viņu sev paņēma.
Sādēju visas savas mantas, ieskaidot avokādo, ko es biju izaudzējis, 9 vai 12, neatceros. Visu saliku mašīnā un braucu no Spānijas uz Latviju viens pats. 4 vai 5 dienās, caur Žironu, Šamonī, visur piestājot, izskrienot, vienkārši esot es ārā. Tā kā nekas man vairs, nevis nekas, bet man nešķiet, ka pasaulē ir robežas, darot to, ko es daru. Visu var izdarīt, un tas viss nav tik sarežģīti un stresaini, kā tas ir. Vienkārši brauc no Spānijas uz Latviju, piestāju nevis vietējā ciema beķerējā, bet piestāju Šamonī beķerējā. Izskrien kalnā uz Lafležēru augšā. Un tas viss bija tāds arī pārbaudījums, nevis pārbaudījums, bet tāds piedzīvojums, ko es ļoti gribēju. Un atgriežoties Latvijā, jā, čempionāts, viss, kur arī nebija tik veiksmīgi, bet pēc tam viss gads bija tā kā veiksmīgāks. Un tā atšķirība, jeb lieta, ko es negaidīju, bet no kuras nebaidījos. Atgriežoties mājās Latvijā, tu saproti, ka tev nebūs vairs kalnu, vai ne? Bet man bija pārliecība, ka neskatoties to, ka viņu nav tādu, es varēšu tāpatās turpināt augt. Un tas notika. Mani rezultāti, tā kā treniņos dati bija labi, labāki. Es nejūtu to, ka man pazūd kalnu kājas, kā saka. Es nejūtu, ka man pazūd tehnika skrienot uz leju, ko daudzi saka. Es vienkārši biju pārliecināts, man pārliecība palika, ka es to varu izdarīt. Es varu aizbraukt uz Spāniju pie saviem draugiem uz nedēļu, 2, uztaisīt mazo treniņu nometni, tur arī esot. Pēc, nezinu, pusgada Latvijā. Man nav nekādas sajūtas, ka es uz augšu nevaru paskriet. Un tas viss ir galvā. Un tieši tā arī bija. Man viss ir forši, labi, muskuļiem ir atmiņa, satraukuma nav. Un tā, jā, es tagad bāzējos Latvijā, dzīvoju, trenējos Latvijā un braukāju uz ārzemēm, uz treniņu nometnēm. Šogad esmu pavadījis jau 3 vairāk mēnešus ārzemēs. Pagājušajā gadā tas bija 7, 8 mēneši Spānijā vai 7 un pārējais vai no ārzemes vai Latvijā. Tad tagad ir otrādi. Un ar to pietiek, lai noskrietu šogad Tenerife, Latvijā labi rezultāti, TDSā laba forma, viss. Tā kā jā, bāzējos Latvijā, ņemos daros. Pirms pusgada zaudēju darbu, tagad to daru pilna laika. Cenšos atrast atbalstītājus, sponsorus, lai varētu to darīt tā kā profesionāli un nepazaudētu to izaugsmi, jo atgriežoties darbā, visticamāk, es nevarēšu tā trenēties. Un, jā, man ir tāds pieņēmums, princips, ja es kaut ko daru, es daru kārtīgi, un atgriežoties darbā, visticamāk, es nevarēšu tā kā kārtīgi trenēties, un tad man ķermenis cietīs. Līdz ar ko tagad ir tāds periods, ka ir jāstrādā vairāk nekā tad, kad man bija darbs, respektīvi jāveido projekti, sadarbības, lai es varētu to darīt, to, ko es daru, būt es, un tajā pat laikā, lai man arī, tā kā, teiksim, tā ģimenes dzīve ir, un man ir pilnīga dzīve. Viens ir mans sports, mana kaislība, teiksim tā, mans darbs, un otrs, lai arī man tā ģimenes dzīve. Un tad veidojas kopā man tāda dzīve piepildīta, kas man nebija tajā Spānijā. Un tagad es arī domāju, ka balstoties uz tā, man arī tā izaugsme ir. Es vienkārši daru visu ar lielāku prieku. Ķermenis ir pateicīgāks, viņš uzņem vairāk. Tā kā tikai trenēties un nebūt, tā kā tā sirsniņa nav piepildīta vai miegs nav pietiekams, ir sliktāk kā, piemēram, trenēties mazāk, bet ar tām pārējām lietiņām, kas ķermenis reāli var uzņemt. Un tā ir tā atšķirība. Tagad esot Latvijā, un te es gribu palikt, jo šīs ir mājas, un pasaulē, manuprāt, nav robežu. Un tu vari ceļot, trenēties un būt. Tas nav nekas nesasniedzams būt kalnos un nedēļu, 2, 3 haikot, skriet, kā tas ir video. Mēs no Latvijas to varam darīt un vienkārši ir jāgrib. Tas ir atvaļinājums vai, nezinu, projekts.
Tā kā tā apmēram tagad ir tā situācija. Kā ir ar tām iespējām būt par profesionālu sportistu šajā sporta veidā? Iespējas ir. Tas sports ir audzis tieši, es teikšu tā, pēdējos 5 gados. Ja kādreiz tie līgumi bija kādam sportistam, tad pārējie tur pa botēm skrēja, arī augstlīmeņa cilvēki, sportisti tieši takās. Tad tagad līgumi ir kaut kas pilnīgi normāls. Un tur jau ir bāzes līgumi, teiksim, sākot no 20 000, balstoties uz mūsu reitingiem. Kas arī tādi ļogani vēl ir, bet joprojām viņi ir un ir iespējas. Tagad jau vairāki atlēti pilna laika to var darīt, nopelnīt naudiņu gan, lai to sezonu aizvadītu, kas ir ļoti sālīti. Gan, lai nodrošinātu savu ģimeni un spētu augt. Līdz ar to, ja tev kāds tic un tev sniedz to iespēju trenēties pilna laika, ka tev jau ir tā bāze, tad tā izaugsme var būt vienkārši tik liela, jo nav jāsatraucās par to, vai tu spēsi aizbraukt sacensībām. Tagad, piemēram, arī tu cik gadus visu, kas tev ir, atdot tam sportam, līdz ar ko tev, tu nevari dot ģimenei, tu nevari, tā kā tu esi tāds nedaudz uz adatām. Un, kad tev ir tas līgums, man draugs viņš ir profesionāls sportists, un viņam 1. gadu ir beidzot līgums. Viņam pilnīgi citādāk tā sajūta trenējoties. Viņš ir mierā vairāk, viņš guļ labāk. Un tās iespējas ir, un es arī uz to eju. Tas ir tas mērķis, sapnis, lai es vienkārši varētu turpināt darīt to, ko es daru. Daudz labāk. Es domāju, tā izaugsme būtu lielāka. Un tad ir tie mērķi un ambīcijas lielas, gribās to Latvijas vārdu nest pasaulē, un šķiet, ka tas ir nākamais solis tajā visā. Tā, ka mēs pie tā strādājam, labi starti tam palīdz, bet slikti starti arī jāizmanto tam, lai būtu labāki starti, un nedrīkst nokārt galvu. Tā kā iespējas ir pasaulē, un iespējas arī ir man, tikai nevar tiešām padoties, un cerams, tas notiks. Tie līgumi tie ir ar lielajiem zīmoliem, kas ir šajā sportā? Jā, viņi ir ar lielajiem zīmoliem. Jau ir arī lokāli, piemēram, Latvijā var atbalstīt kompānijas, arī gūstot labumu vai atbalstot vienkārši cilvēku, lai viņš var tikt pie tā līguma. Teiksim, finansiāli. Jums ir tas pamatā ir tas, ka atbalsts ir, man arī ir atbalsts no pulsometra. Es varu braukt uz sacensībām, man ir uzturs, man ir pamatlietas, lai es varētu sacensībās performēt. Ekipējums, un viss tas ir. Un mums tikai pietrūkst finansiālā, teiksim, daļa. Un Latvijā tirgus ir kāds viņš ir. Var lokāli gūt tos sponsors, bet internacionāli tie ir uzreiz brendi. Un tagad, kad tu dabū brenda līgumu, tad jau, protams, Latvijā viss ir priecīgi. Tu vari turpināt sadarbību ar saviem lokālajiem veikaliem un atbalstītājiem. Bet jā, tev ir jāizcīna savu vietu, tev jābūt atšķirīgam, tev jābūt, man liekas, ar sirdi tajā visā, līdz ar ko es vienkārši, cenšamies to iet un cerams, ka tas tā notiks, lai, tā kā būtu. Tas arī, tā kā Andris kādreiz Ronimojs. Viņš jau arī trenējās Alderkalnā. Es nezinu, vai cilvēki zina Alderkalnu Rīgā. Viņš ir ļoti maziņš, 11 metru kāpums. Tas ir Sarkandavā. Jā. Viņš tur trenējās un uzvarēja Madeiru 120 km. Tā kā viss ir iespējams jau skatoties no tādas perspektīvas. Un viņš arī viņam bija tā kā atbalstītāji. Un tā, ka tas arī dotu iespēju, man liekas, jaunajiem sportistiem, ka, hei, Latvijā, tu vari no Latvijas iet tajā sportā iekšā un nebaidīties no tā. Jo mums jau, es neredzu, ka ir daudzi tādi, kā, piemēram, es nedaudz ar 1% iespējamību iet tādā sportā iekšā. Mums vajadzētu vairāk. Kā Rimants teica, mēs jau visi gribam to porziņu mūsu sportā, lai var mājās atbalstīt. Man arī patīk atbalstīt, sakot līdzi sportistiem pasaulē ar Latvijas karodziņu. Tu uzreiz jūties, jā, un tad gribās to pašam un cerams, ka ir arī jaunieši un citi skrējēji, kas redz, ka tas ir iespējams.
ar visiem tiem līgumiem. Mēs esam atraduši galdiņu, tad mēs varam piesēst. Jā, var Ko mēs tagad darīsim? Tātad mēs putru nevārīsim, bet mēs vārīsim kafiju. Vārīsim kafiju, ēdīsim vafeli. Man ir 2 dateles, kuras es uztaisīšu, respektīvi ar datelīti parādīšu, ka var pirms iekost datelīti gardākā tikai pliku dateli un dabūt kaut kādu garšiņu, kas varbūt kādam labs ogļhidrātu avots pirms treniņa, un arī vafeli var uzkost, jo nebūs par daudz, noteikti nebūs. Man liekas, cilvēki ēd vairāk par maz, nekā viņi ēd pietiekami. Tieši pirms treniņa, jo ir tāds Jonathans Albons, britu skrējējs, super veikts, augstas klases, un viņam ir podcasts. Viņš runā vairāk par tādām tehniskām lietām, par uzturu un visu no pro atlēta puses. Un viņš saka, ka, piemēram, tie visi saldumi, kā vafelīti, tur viss ir vajadzīgs ēst pirms treniņa, bet 20 minūtes pirms treniņa tur apēst un uzreiz skriet. Nevis 2 stundas pirms, tad jau viss jau ir aizgājis, ne tur, kur vajag. Tā kā ēst vajag, un man liekas, pat daudz jau nevar īsti apēst to vēderu, tā teikt, piekrāmēt. Tāpēc mēs ēdīsim vafelus, ko es ēdu kā sneku arī ikdienā. Tagad nē, jo es nevaru tik daudz skriet. Man vairāk jāēd proteīns, tad būs zemesriekstu sviests. Tur izvēlēties krūzīti. Vai no šamanī, vai vienkārši zilu? No šito, protams, Protams, es jau arī tā domāju, ka tā būs. Tā mums ir šis deglīts. Šis ir no Polijas ceļojis, jo mums braucot mājās no Alpiem. Mēs kādas 5-7 dienas braucām lēnu garu no Alpiem. Pateicoties Škodai un atbalstītājiem Baltic Overlanders, mums bija jumta telts, un mēs varējām braukt, gulēt mašīnā uz jumta, ar nereāli skaistu skatu un visu, un vienkārši lēnām atbraukt mājās. Un tad mēs visur gatavojām kafijas, ēdienu, un tā man tāda kā ikdiena. Okay. Tā kā mums tagad būs arī ieskats manā ikdienā būtībā. Runājot par ēšanu arī, tu, man liekas, salīdzinoši daudz arī ēd visus želejus, un varbūt izstāst, ko tu apēd tādā garajā pasākumā? Jā, tu jau zini, ka es ēdu daudz želejas, un es balstos uz želejām, jo es atradu, kas man strādā jau 3 gadus. Respektīvi, es ēdu Morten želejas, kas ir pamats, un es ēdu viņas ap 100, respektīvi, ogļhidrātu daudzums stundā ir tāds, ko es esmu sasniedzis treniņos un citās sacensībās. Tajā pašā Vilkaču maratonā es tagad notestēju, vai es spēju 110 gramus ogļhidrātu uzņemt stundā augstā intensitātē. Jo viens ir treniņos pamēģināt, vai tu vari 100-120 pieņemsim. Vai sacensībās. Es pamēģināju uz 4 stundām, kā pulkstens. Es esmu to sasniedzis un varu. Līdz ar to es Mortenu ēdu kā enerģijas avotu. Pa vidam ielieku kafeīnu, lai piešķiltu tām ogļhidrātam to, lai organisms viņu uzņemtu. Kofeīns palīdz un iedod tādu koncentrēšanos vairāk. Un paralēli vēl sāļus uzņemu, bet Mortens pamatā, un man tas strādā, bet es domāju, jebkuram vienkārši ir, kas es domāju par uzturu, ir jāatrod tā garša, kura der ilgam laikam, un pie tā arī jāpaliek. Es esmu mēģinājis sisu, vēl dažas želejas, un man jau vairāk garšiņu, jo man liekas, prāts saprot, ka viņš viņus mainīt, un to viņš sāk domāt, un es no kabatām nevar izvilkt īsto, vai man ābolu tagad gribās, vai nē, un tajās sacensībās. Un Mortenam viena garša, un es iemācījos viņu apēst. Tu ieliec mutē, tā kā viņu uzdzer ūdeni, un tā kā saskalina un uzreiz norī. Praktiski neko nejūt. Un viss un strādā. Un aiziet. Tā kā, jā. Un mana tā drošā robeža ir, piemēram, tādā ultrā, es ēdu varbūt nedaudz mazāk, jo es pa vidu kaut ko apēdu vēl. Es, piemēram, nāk batoniņus ēdu, nāk pulverīšus, kurā ir proteīns tagad iekšā, sāļi, un to vajag garā ultrā. Tu nevari tikai pastāvēt uz ogļhidrātiem. Tev pirmkārt vajag masiņu vēderā,
lai tas kuņģis nesāktu vienkārši tur griezties un prasīt ēdienu, jo tu viņam tikai mazas paciņas liec iekšā. Un tad, nāk batoniņi, nāk vafeles un nāk pulverīši. Un tad man ir proteīns, kurš lēnām paņemās, sāļi un enerģijai man ir mortens, kā 90 grami stundā, plus vēl sapēdu kaut ko pa vidu, un tad ir ap 100. Un tad vēl es vienīgo ko tādam svaigumiņam uzkožu ir, ja ir, piemēram, UTMB sacensībās vienmēr ir arbūs. Tā kā tas ir mans ļoti vienkāršs, bet... Ar sāli vai bez? Ko sāli? Arbūs. Bez. Tu ar sāli ēdi? Es biju brīvprātīgais vienu gadu Rīga Valmiera, un tad es skatos, ka tie trakie ultraskrējēji bar sāli uz arbūs. Un tad es aizbraucu pēc tam uz Vilkuču maratonu un skatos arbūs un sāls, un tad es arī pamēģināju. Izrādās, ka garšīgi. Es pamēģināšu, jo šajā nogalē mēs svinējām dzimšanas dienu ģimenē, un viens cilvēks atklāja kaut ko jaunu, ko es nezināju, arbūzam uzspiest citronu vai laimu. Tu nevari iedomāties, kāda ir garša, un tas bija kaut kas absolūti jauns, līdz ar ko mans ieteikums ir pamēģināt arī kaut ko tādu, bet es paņemšu no tevis to sāli. Es pamēģināšu citronu vai laimu. Sarunāts. Tātad es vāru ūdeni, lai ielietu mokas podiņā, ja mokas presē karstu ūdeni, un tad viņu ātrāk ekstraktētos, lai, piemēram, ielieti augstu, un viņā kafija ekstraktējoties, tas process, kamēr uzsilst ūdens, ir ilgāks, līdz ar ko tā kafija, ko tu saliec virs, viņa jau sāk piedegt. Tāpēc sasildot pirms tam ūdeni, ielejot, tas ekstraktācijas periods sāks ātrāk un nesāk tā pupiņa degt. Tu esi tāds kafijas gīgs bišķiņ? Jā, ļoti, un tā garšo kafiju. Šodien būs 3. pēdējā. Bet, ja labu kafiju dzer, un ja viss ir ok ar spiedienu un visu, tad 300 līdz 400 mg kofeīna ir ok. Tā vismaz ārsts saka, un man ir ok. Es aizmigt varu. Tev ir kaut kāds, līdz cikiem dienā tu dzer kafiju? Jā, vai tu vakar arī dzer? Ir tā, ka es, ja tāda garāka diena, man daudz treniņu, un es vienkārši gribu, tad pēc 7 es izdzeršu. Ne, pēc 6 līdz 7, bet tā līdz 6. Un dažreiz ir bez 10-6, un tad mentāli domā, es varu, bet tas jau arī, zin kā, tuvu. Jo es jau tagad ceļu laicīgi gulēt. Es cenšos iet, 10 ir ideāli aiziet gulēt. Jo tad tās 8 stundas guli, un tas ir agri piecelties. Piemēram, 7 piecelies, 6 piecelies, un tev nav vēl sākusies dienas skaļums nav sācies. Ja tu aiziet 12 gulēt, un tu guli 8 stundas, ir jau 8, un tu iespējams to pēdējo stundu tik labi negulēsi. Kā tad, ja tu aizēji 10 vai 11, un tad 6, 7 ir tev 8 stundas, bet tad tu noteikti necelsies tik ātri. Un tad es sapratu, ka aiziet ātrāk gulēt priekš manis ir ļoti efektīvi. Ļoti. Es neatceros, kur es to dzirdēju, tādu padomu, bet padoms bija, ka vajag gulēt vairāk stundas pirms 3 naktī nekā pēc. Jā. Attiecīgi, ja aizēji 10 gulēt un celies 6, tad diezgan optimāli. Jā, tur ir tie saucamie, tur jālasa un tā kā vajag papētīt tie circadian ritmi, circadian rhythm, kad tie cikli notiek. Katram cilvēkam atšķirīgi viņi ir jāatrod, bet tas noteikti ir, tā kā dod efektu. Jā. Es nedzeru kafiju pēc 3 parasti, jo tad es ļoti iespējams pamodīšos nakts vidū. Bet nevarēšu aizmigt. Es aizmigt vai vajag stolti? Tas komplektā. Es gribu, tas nav komplektā. Jā, tā ir. Bet, man liekas tā pamošanās, ja citi saka, jā, es dzeru kafiju, un tad es nepieceļos. Domā, vai man strādā mikrofons? Domā, viņš strādā? Es teicu, ka viss labi, jā. Ok. Jā, nevis tas, ka citi saka, es dzeru kafiju un es varu aizmigt. Tas jau jā, bet vai tev tas miegs ir iztraucēts? Tas ir jautājums. Un man šķiet, ka tas, piemēram, ja tu neesi pietiekami paēdis, tu jau vari aiziet gulēt, vai ne? Ja tu esi aktīvs cilvēks un neesi pietiekami paēdis, tad tev iespējams būs sliktāks miegs, tāpēc, ka
tev nepietrūks kaut kas, un tas ķermenis tev cels augšā, proteīns, piemēram, pietrūks, tad parasti ir švakāks miegs, un kad tu uzņem proteīnu pietiekami, tad tas miegs ir labāks. Vai arī magniju, kas viennozīmīgi strādā, vismaz man. Katram tur individuāli, bet ja es neuzņemu pirms, magniju var uzņemt uz nakti, tas ir ok, jo viņš nav aktīvais elements, kā piemēram dzelzis, kuru tev jādzer no rīta ir, un specifiski tur tukšā dušā ar C vitamīnu, tad magniju tu vari izdzert uz nakti, un viņš nepātrina vai nedara neko metabolismam. Viņš patiesībā nomierina nervu sistēmu, muskuļiem iedod, un tad to es viennozīmīgi dzeru, jo, kad es nedzeru, es jūtu, ka nav tik labs miegs, muskuļos sāk skudriņas parādīties, daudz trenējoties, jo tiešām viņi raujās krampī, kā trūkst magnija. Viens ir ūdens, bet otrs ir, vai tev ir magnijs. Tā kā, jā. Labi, kas ir vēl no tādas gandrīz biohacking pasaules? Kas ir tev triki, lai tu labi izgulētos? Magnijs, ātri gulēt? Jā, lai noteikumi kā? Ātri nevar laicīgi iet gulēt. Laicīgi. Noteikti vairāk miers pirms miega. Teiksim, atšķirība, kā es gulēšu vai kā es aizmigšu, ja man, piemēram, ir diena, teiksim, stāstu vakars, nesen arī bija, kur es stundām runāju, kāds 2 stundas, daudz atdodu, man viss forši, labs vakars, viss kārtībā, bet tu esi tā kā, tev hormoni vienkārši tā kā, viss ir sakāpināts. Un pēc tāda vajag sazemēties baigi, pēc tāda palīdz skrējiens, piemēram, vai arī parunāties ar kādu, nomierināties, un jau uzreiz mēģina aiziet gulēt, nenonākot nulles stāvoklī, ko es saucu par sazemēšanos. Tad ir grūti aizmigt. Man parasti pēc dienām Rīgā, tur braukājot, tur kaut kādas darīšanas vai sarunas. Es pēc tādas dienas, man ir uzreiz tāda smaga sajūta. Es aizēju izskriet, un tad es nonāku nulles stāvoklī. Vislabāk uz mežu, un tu vienkārši saproti, ka ir mežs, es tuvu vairāk nekā nav, un tad es tā atgriežos. Tā kā tas ir mans hackings uz nonākt mierā un viss uztvert pilnīgi normāli. Pilsētā ir pirmkārt trokšņi, nevis tā kā skaņas trokšņi, bet tev visu laiku tu visu kaut ko redzi, mašīnas kustās, tas notiek, un ir grūti. Tas ir mans hacks vienmēr atgriezties. Tāpēc arī pirms Rīgas dienām skrienu vakarā, nevis no rīta puses kā ierasts. Tā, turpinam ar kafiju. Man jāmēģina. Tā kā man dzīves biedrene saka, es nespēju darīt 2 lietas reizē. Es mēģināšu pierādīt pretējo. Bet mēs redzam, ka tas notiek viss ļoti lēnām. Tā, vajag mazu liesmu. Un tad, kad kafiju liek uz liesmas, atkal tad liesmai jābūt ir ļoti mazai. Un tad viņš tā lēnām iznāk, tā ekstraktējās. Ar lielu liesmu iznāk ātri, bet viņš vienkārši izšaujās cauri. Un nezinu, vai tur vispār kofeīns sanāk. Tā kā, jā, tagad tikmēr mēs varam, kamēr te brīnumi notiek, tikmēr mēs varam izvēlēties, es domāju, vafeles. Tu vari izstāstīt, kur tev mīļākā? Kur es tev izstāstīšu, kur man? Es nezinu, vai tie ir man mīļākā. Tikmēr uz dateli. Bet viņas visas ir ļoti, ir mazliet kaitīgi strādāt vietā, kur tev ir pilns plaukts viņām, jo ir grūti nepalaist rokas tādēļ. Jā, mēs par šo kaut kad runājām. Un arī Es īstenībā nezinu, vai es esmu citronu ēdis, tā kā es paprovēšu. Paprovēju. Tā ir jaunā. Mēs Jā, tagad tu uz Alpiem iedevi čupiņu ar vafelēm, un mēs arī ieraugām, hei, ir citronu, un viņa garšo pēc citronu. Tā kā, jā, to pamēģinu. Mana mīļākā ir, tā ir salted caramel. Es esmu baigais sāļās karamels fans vispār. Bet man liekas, pa daudz viņu tā kā lietoju. Ja ir saldējums, tas ar sāļo karamelu es viņu ņemšu. Un tad es parasti nožēlojos, nepagaršoju neko jaunu dzīvē. Tā kā tas ir mans jaunais, nevis moto, bet to, ko es daru. Ja es kaut kur aizēju, saldējumu ļoti maz ēdu, speciālos gadījumos, tad, jā, tās special gadījumos, tad es izvēlos kaut ko, ko es neesmu ēdis, kaut ko interesantu, lai dzīvē jaunu garšu un tu kaut ko iemācies vai sajūti jaunu garšu. Tā kā vispār, ja garša pasaule ir interesanti, ko man tagad dzīves biedrene parāda, jo es visu ēdu ļoti vienkārši. Piemēram, katru rītu ēdu putru, un tad viņa parādīja, ka putru var ēst
un tā kā radīt jaunas garšas. Un nevajag tā kā putrā samest, tur tas parasti zemesriekstu sviests, medus, banāns, sajauc un ēd. Bet to arī to putrai pa virsu visu smuki salikt, to zemesriekstu sviestu pusē pārliet. Vai, piemēram, tahīnī otrai pusē ar sāli. Un te ir pilnīgi divas dažādas garšas pasaules katrai bļodas pusē. Un tas man te liekas interesanti, jo mēs jau sportojam abnormāli daudz, piemēram, un ēst ir svarīgi. Ogļhidrāti viss, un ja to var darīt garšīgi, tad vispār ir ideāli. Tad tu nedomā, vai tev ir pietiekami vai kas, bet tu domā par to, cik garšīgi viss ir, ja tu uztaisi. Tev ir nazītis, teici? Jā, man ir. Un kāpēc tev ir nazītis? Kā tu teici? Tāpēc, ka kas tas pa puika, man nezinu, tā. Tieši tā. Jā, es kā arī skauts to var piekrist, un tev ir šveicis nazītis. Tātad datele pārgriez šādi, izņem ārā kauliņu. Izņemam ārā kauliņu, jo es ņemu, nevis tu. Labi. Tā tad izņem ārā kauliņu, labi, pārgriezās pa daudz, paņemsim šito, lai ir foršāk. Un tad var ielikt iekšā, es nezinu, tev garšo zemesriekstu sviestu? Man garšo? Nu, re, ideāli, bet es tev uztaisīšu ar tahīnī. Labi. Jo tad būs kaut kas jauns. Respektīvi, datele ir salda, bet datele ir lēnie ogļhidrāti, kā medus, nevis ātrie. Respektīvi, viņa ir tā kā kompleksie ogļhidrāti, jeb bicarbs, kas ir morteņu želejās, ir ātrie, fruktoze, saharoze, un tad ir arī lēnie, kas viena daļa tev uzreiz iedod pa smadzenēm, pa muskuļiem, un otra daļa, kā piemēram medus, viņa lēnāk izdalās. Un datelē tas pats princips, kas ir ļoti forši, un viņa ir salda. Un tad, piemēram, tahīnī pats par sevi ir tāds rūktens, un viņu, piemēram, atšķitā pārgriežot to dateles pusēm, ielej iekšā, tad būs kaut kas jauns. Viņš tāds rūktens, un pa virsu uzliec nevis medu, ko es liktu, jo datele jau pat ir salda uzpurini, sāli. Nu, teiksim, varbūt ne galda sāli, bet teiksim kaut kādu smalkāku, foršāku sāli. Te būs pa daudz, bet to es tev paturēšu pie kafijas. Es nezinu, kā tev ir. Man, piemēram, dzerot kafiju, vienmēr gribas kaut ko piekost, un ja es kaut ko gribu piekost, es nevaru piekost bez kafijas. Nu, man arī ir visi šie iekšējie konflikti, kad vajag ēst mazāk cukuru visādi, bet patīk. Bet patīk, jā. Tā kā, ja tu limitē kafijas apjomu, tu limitē cukuru apjomu patērēto, un ja tu limitē cukuru patērēto apjomu, tu limitē kafiju. Nu, ja tu piekot kaut ko klāt, tā sanāk. Tā ka tā, mēs gaidām, kamēr tu nāks ārā. Tu atļaujies lutinēties ar ēdienu? Kaut kādas kūkas vai saldējumu, tu teici reti, bet... Jā, es tev teicu, Spānijā man tur bija ēšanas problēmas, tā kā, nu, respektīvi, es ļoti domāju par to, ko es ēdu, lai es tur būtu super labā formā, un tā kā jāizskatās, vai ne? Kaut arī es daudz trenējos, un patiesībā ar to, ka es mazāk ēdu vai tur fāstoju, es sabojāju savu metabolismu. Viņš paliek lēnāks, un tad, kad es ēdu, tad tie tauki tieši krājās. Līdz ar ko veselīgi ir vienkārši ēst. Bet labi ēst, neēst krāmus, ēst sabalansētu uzturu, ēst ogļhidrātus labos, piemēram, griķi ļoti labi, tur viss kaut kas iekšā vērtīgs. Proteīns, šķiedrviela, super, bet es arī ēdu saldumus, jo mums īstenībā jāēd ļoti daudz ogļhidrāti, kā sportistiem, īpaši izturībniekiem. Bet jautājums, kad tu viņus ēdi? Tas ir mans galvenais, tas pamatprincips, piemēram, nevis piemēram, tagad man mazāk jāēd, jo es mazāk kustos, bet arī, kad tu kusties, vai tu ēd pirms treniņa, kā es teicu, nu, to, kā Jonatans Albons iesaka, tev ir intervāla treniņi, kur vajag to enerģiju vai, nezinu, garais. Un tu jau esi brokastis paēdis, 2 stundas vēlāk tu tā kā iesi skriet, bet īsi pirms tam paņem uztaisi kafiju, apēd vafeli un ej skriet. Tas ļoti palīdzēs. Tā kā ļoti. Un tad man ir tas princips, es ēdu kūku, man nav nekādu bažu ēst viņu īsi pirms skrējiena, vai arī īstenībā pēc skrējiena, ja tu gribi ātrāk atjaunoties.
Tā kā jā, es, teiksim, tā snekoju, jeb ēdu labas lietas. Un tad, kad es to daru, viens no tiem pamatprincipiem tagad ir nedomāt daudz par to. Vienkārši ēd ar prieku, jo ēdot tā kā un raizējoties, cik tu daudz ēd, vai cik tur cukurs ir, vai tauki, vai viss kaut kas, tu tā kā veicini stresa hormonu. Un stresa hormons atkal tevi, nu, tā kā tu satraucies, tev sliktie hormoni sāk strādāt, un tad atkal metabolisms nestrādā labi. Un man ir bijis periods, ka es ļoti satraucos par to, ko es ēdu, trenējos 150 km nedēļā līdz, nezinu, tur daudz, bet es jūtu, ka man svars nāk klāt. Kas ir pilnīgi nereāls. Apēdu mazāk nekā es uzņemu. Es apēdu mazāk nekā es patērēju kalorijas, un liekas, kas ir. Un tad ir brīži, kad es vienkārši ēdu, nedomāju, esmu priecīgs, un es ēdu, tā kā, teiksim, ar lāpstām, ogļhidrātus, visu, kas ir, nu, tā kā labu ēdienu, arī snekus un visu, un man svars krīt. Un tā ir tā, manuprāt, tā atšķirība. Dot ķermeņam, lai metabolisms ir stabils, un neraizēties par to, ko tu ēd. Un kaut kādā brīdī tiekot tam pāri, tad viss ir, nu, tā kā labāk. Protams, to ir viegli pateikt. Bet, kad to pamēģina, tad tiešām tas tā ir. Jo badoties, nu, es esmu tā kā vairāk badojies, teiksim tā, un rezultāts nav labs. Nu, es tev varu pastāstīt situāciju Spānijā, ka es nofāstoju, teiksim, 6 beidzu ēst, 10 no rīta izēju skriet, tas ir 14 stundas. Nu jā, 14 stundas fastings, pusotru stundu skrējiens ar kaut kādiem 400 augstumetriem, atnāk atpakaļ, kamēr uztaisu sev putru, visu, jau pagājuši 17, 18 stundas, plus vēl ar skrējienu. Tu jūties baigi labi, tev tā kā enerģija ir, viss ir, un tad tu paēd, un jā, tu esi zaudējis svaru, ūdeni. Nu, ūdens ir jādzer, bet visu tu jūti, tu atšķirību baigi īsā periodā, kas ir forši, liekas tajā brīdī, bet tas nav veselīgi. Fastot ir labi ik pa kaut kādam periodam, 12 stundas, piemēram, nu, to viegli ir izpildīt, 8 beidz ēst, 8 paēd, vai ne? Tas ir normāli. Protams, tur jāvēršas pie speciālista, kad to darīt, kā tur darīt, nu, pie uzturu speciālista. Bet tādi crazy fast ir skriešana, nu, es pamēģināju. Ļoti tā kā pie viņiem pierod, liekas forši, bet gala rezultāts nav labs, jo tu nozoc kaut kādas uzturvielas un tev ir traumas būt. Par laimi man nebija. Līdz ar ko man paveicās. Bet to nevajag darīt. Nu, es neieteiktu vismaz. Vajag ēst un priecāties. Tātad mēs lejam kafiju. Mēs parasti vienkārši šitā ir, man liekas, 2 espresso. Tad mēs sadalām uz 2 krūzēm un tad pielējam silto ūdeni, ko es uzvārīju, un lai ir nedaudz vairāk. Jo, nu, zin kā gribās. Nu, man vismaz patīk tā kā long drink, bet arī netaisīt tur baigos kapučīno un visu. Par retam jau uztaisam, bet vienkārši pielēja nedaudz ūdeni, nevardoši, jo vardošs ūdens to kafiju sadedzina. Un tad sanāk laba kafija. Tā kā, lūdzu tev šamanī, mana vecā krūzīte. Forši, priekā. Prieciņā. Un tagad ēdam tā, ko tu gribi sākt. Sākam ar dateli. Sākt ar sāļo dateli, jeb varbūt, jā. Cerams, ka nebūs par sāļu, bet vajadzētu būt interesanti. Es uzliku zemesriekstu sviestu. Man bija maz zemesriekstu sviesta detoks tagad nedēļu, jo es viņu tik daudz ēdu, kad es jau tā kā nejūtu viņu nekur vairs vispār. Draudzene saka, cik gar, nu tā kā baigi pēc zemesriekstu sviesta. Es viņai saku, vispār viņu nejūtu. Tur ir, un arī banāns vairs nejūtu, tāpēc minimizējis apjomu. Varbūt sākuši just tagad. Nu ko? Nu ko, Vido, priekā? Priekā datelītēm kafiju. Es ceru, ka es pa daudz sāli neuzbēru. Baigi nejūt sāli. Nejūt? Viņš tik salds tā datela. Un šits ir interesants. Jā, tahīni ir ļoti labs. Viņam proteīns ir. Labie tauki. Jā. Daudz nelietot tahīni pa lielam riekstu krēmus, kas ir populāri. Vai šis 100%, tad nekā nav. Vienkārši samalti zemesrieksti. Un tie ir vieni no tiem super ēdieniem, top 20, kuriem ir
proteīna avots ar zemu ogļhidrātu saturu. Jā, tā ka zemesriekstu vietas ir top 20, top 10. Un tā kā jā, no tādiem gardumiem, es viņu uzskatu par gardumu. Tāda atkal bija izcila. Nu, redz, tev kaut kas jauns. Kaut ko iemācījāmies, un man tagad jāēd arbūzes ar sāli. Jep. Un es tagad ēdīšu vafeli, jo man Un daudz tagad kafijas. vafeli. Un tad metīsim mieru. Jā. Tad tikai jātiek mums apakšā būs. Jā, cik mēs tu ieslēdz pulksteni? Nē, es neieslēdzu. Es tagad esmu pret aktivitātei. Bet man ir 7000 soļi, tā kā es domāju, ka es ierados droši vien ar 2, 3 varbūt. 3-4 kilometri, 4. Jā. Es pat neatceros to gājienu, kā es jutos. Tā kā tas nozīmē, ka bija laba saruna. Un vismaz man bija. Ceru, ka tev arī. Jā, šī man mīļākā. Nāk vafels ir ļoti labs. Jā. Paši nāk veidotāji un arī galvenie, nevis atlēti, kur ir brenda, tie vēstneši un sponsorētie. Es runāju bišķi nedaudz pilnu muti. Bet tie atlēti un tie menedžeri, viņi tajos video nāk. Nāk īstenībā ļoti daudz YouTube video ir interesanti. Pa atlētiem viņi taisa tos video tādus dziļākus un interesantākus. Un tad viņi arī saka to, ka tās nāk vafeles, viņiem ir vienkārši no rīta kafija. Apsēžās pie galda, pie datora, vafeli ar kafiju un vai pirms skrējiena. Un tas man ļoti patīk. Un tur ir nekas traks nav iekšā. Vienkārši tā kā dabīgas lietas, tas, ko es ēdu, medus. Medus ir mans galvenais saldums. Vienkārši medus pāri. Tur ir pretiekaisuma, respektīvi viņš ir pretiekaisumam. Un tie ir lēnie ogļhidrāti. Viņi izdalās ilgākā laika periodā. Bet es medu uzskatu kā manu našķi, ko es pārlēju pāri putrai vai kam. Un es varētu tikai uz tādu dzīvot. Man ģimenē ir, kur dzīvesbiedrenei ģimenē ir medus. Neapnīk viņu ēst. Mans medus patēriņš ir litrs mēnesī. Litrs. Un nometnē arī tieši litrs aizgāju. Un ziemā 3 litru burka 3 mēnešos. Tā arī bija. Diezgan. Ja tā padomā, tas ļoti daudz. Un es bieži, man dzīvesbiedrene arī teica, ka dažreiz tāds enerģijas pieplūdums ir nenormālākais. Un viņa jūt, es saku, kas ir? Kā man viss normāli? Viņa saka, tu pilnīgi kusties citādāk, tu runā citādāk. Un tas ir tā, kad es apēdu savu maizīti ar zemesriekstu sviestu un medu un banānu. Un uzreiz ķermenis paņem to visu. Un es jūtu, ka man ir tā enerģija un to arī es translēju tajos treniņos. Un man tas strādā, un es pie tā turos, un man garšo viss forši. Un vai vafeli tas pats. Labi, draugi, klausītāji. Ēdiet vafels, ēdiet medu, dzeriet kafiju. Ko vēl mēs šodien iemācījāmies? Tas galvenais. Kā jāēd ar prieku. Jāēd ar prieku, jā. Jā, ka robežas ir kā, padošanos gan jau, ka nevajag padoties. Un ja kāds grib būt sportists, tā aiziet. Tas ceļš ir ļoti viegls. Nesāpīgs, skaidrs un ar lielu varbūtību, ka izdosies. Jā, viss ir garantēts. Viss ir garantēts. Priekā. Prieciņā.